Ir 5. reize, es stāvu šajā krastā, Kubas krastā, skatoties tālumā uz horizontu, ticot atkal, ka es taisos to paveikt. Visu šo ceļu pāri bezgalīgajai, bīstamajai okeāna mežonībai. Ne tikai es biju mēģinājuši 4 reizes, bet pasaules dižākie peldētāji bija mēģinājuši kopš 50. gada, un joprojām tas nebija paveikts. Komanda bija lepna par mūsu 4 mēģinājumiem. Tā ir kādu 30 cilvēku ekspedīcija. Banija ir mans labākais draugs un vadītājs, kur kaut kādā veidā summē gribu, kad pēdējā gribas pila izteg, kad es domāju visu cauri pēc daudzām stundām un dienām. Labākie haizivju eksperti pasaulē, lieli uzbrucēji apakšā, kubo medūzas ar nāvējošo indi. Visā okeānā ir šajos ūdeņos, un es biju tuvu nāvei no tām iepriekšējā mēģinājumā. Apstākļi bez tā, ka distance bija vairāk kā 100 jūdzes atvērtā okeānā, straumes un virpuļi, un golfa straume pati par sevi, kas ir visneparedzamākā uz zemes. Starp citu, un ļoti uzjautrinoši, ka žurnālisti un cilvēki pirms šiem mēģinājumiem bieži jautā, vai jūs darbojaties bez laivām, palīgiem, citiem cilvēkiem, viena pati? Un es domāju, kā viņi to iedomājas, ka es vienkārši orientēšos pēc zvaigznēm, turot mutē dunci, un es ķeršu zīvis, dzīvām novilkšu ādu un ēdīšu tās, un varbūt vilkšu vai sev aiz muguras kādu augu, kas atsāļos ūdeni, lai man būtu ko dzert. Jā, man ir komanda. Un komanda ir eksperts. Komanda ir drosme un pārpilna ar jauninājumiem un zinātniskiem atklājumiem. Kā tas ir ar ikvienu lielu ekspedīciju. Un mēs bijām ceļojumā. Un debatas plosās kopš sengrieķu laikiem. Kas tas viss ir? Vai ceļojums nav dzīve galamērķa vietā? Un te nu mēs esam šajā ceļā. Un patiesība ir tā, ka tas bija satraucoši. Mēs nebijām sasnieguši to krastu un joprojām izjutām apmierinātību un lepnumu. Kad man palika 60 sapnis, joprojām bija dzīves. Kopš es mēģināju to paveikt no maniem 20 gadiem un sapņoju par to, iztēlojos to. Slavenākie ūdeņi no Kubas uz Floridu. Tas bija dziļi manā dvēselē. Un kad man palika 60, tas nebija tik daudz par atlēta sasniegumiem. Tas nebija ego, es vēlos būt pirmā. Tas ir vienmēr klāt un es nevaru to noliegt. Tas bija dziļāk. Tas bija, cik daudz dzīves ir palicis. Mēs visi esam uz vienvirzienu ceļu, vai ne? Un ko darīt? Un ko darīt mums ejot tālāk, bez nožēlas paskatoties atpakaļ? Un visi šie iepriekšējie gadi trenējoties. Tedija Rūzvelt teiciens saka, ka tu ej pa priekšu un iesēdies ērti un esi kritiķis novērotājs, kamēr kāds drosmīgais iet ringā un uzsāk atkal un atkal. Un viņš ir nobijies un zaudē atkal un atkal, bet dzīvo drosmīgi. Tas ir mērķis, un būtu sekli teikt, ka šajā gadā gala mērķis bija vēl saldāks kā ceļojums. Bet ceļojums pats par sevi bija tā vērts. Un tajā brīdī, tajā vasarā, ik viens zinātnieki, sporta zinātnieki, izturības eksperti, neirologi, mana komanda, Banija teica, tas ir neiespējami. Tas vienkārši nav iespējams, ka to var paveikt. Un Banija teica, bet ja nu tu vienkārši dosies ceļojumā, un es būšu tur, un nu mēs bijām tur. Un bija kāds seriāls moments pirms pirmā vēziena,
Stāvot uz Hemingway klints, Kubas karogs plīvo, visa mana komanda laivā, rokas gaisā, mēs esam šeit, priekš tevis. Mēs ar Baniju saskatījāmies un teicām, šajā gadā mantra bija, un es to lietoju treniņos, atrast ceļu. Tev ir sapnis, un tev ir šķēršļi priekšā, kā visiem. Neviens neiet cauri dzīvē bez sirdsāpēm, bez jucekļa. Un ja tu tici, un tev ir ticība, un tevi var notriekt no kājām, tu vari tikt atpakaļ, un tu tici neatlaidībai, kā lielai cilvēciskai īpašībai, tu atrod savu ceļu, un Banija saņēma manus plecus un teica, atradīsim mūsu ceļu uz Floridu. Un mēs sākām, un nākamajās 53 stundās tā bija spēcīga, neaizmirstama dzīves pieredze. Līmenis bija augsts. Es neesmu reliģioza, bet būt azūra zilajā golfa straumē tā, it kā tu elpotu, tu skaties lejā kilometriem apakšā, jūtot šīs zilās planētas diženumu, šī bijība iedvesmo. Man ir dziesmu saraksts ar 85 dziesmām, un īpaši nakts vidū. Un tā ir nakts, jo mēs nelietojam gaismu. Gaisma pievelk medūzas un haizivis un citas zivis, kas savukārt pievelk haizivis. Tā bija piķa melna nakts. Tu neesi nekad redzējis melnu tik melnu. Tu neredzi savu roku un cilvēkus laivā. Banija un manu komanda laivā dzirdēja tikai šļakstus, un viņi zināja, kur es esmu. Un šķiet, ka plate pārlec manā dziesmu sarakstā. Man bija cieša gumijas cepura, maska. Es neko nedzirdēju. Man bija aizsargbrilles, un es pagriezu galvu 50 reizes minūtē un dziedāju. Es varu dziedāt šo dziesmu 1000 reižu no vietas. Tas ir talants. Pats par sevi. Un katru reizi, kad es to paveicu, $222. Un kad es tiku līdz 1000 beigām, Džons Lenons Imagine, es biju peldējis precīzi 9 stundas un 45 minūtes. Un ir krīzes. Bija krīzes, protams, ka tās ir, un sākās vemšana, jūras ūdens, tev nav labi, tev ir aizsardzības maska, ir grūti tajā peldēt, tā rada nobrāzums mutes iekšpusē, bet taustekļi nevar tevi dabūt. Un sākas ķermeņa atdzišana, un vēl tu zaudē svaru, un lietojot kalorijas, kad tu esi pie laivas, nedrīkstē pieskarties. Banija un komanda padeva man uzturvielas un jautāja, kā es jūtos. Es redzēju Tadžmahālu. Es biju ļoti savādā stāvoklī. Es domāju, es nekad nedomāju, ka es nokļūšu Tadžmahalā šeit. Tā ir pasakaina. Es domāju, cik daudz laika viņiem vajadzēja, lai to uzceltu. Tas bija tik Mums bija kardināls likums, ka man nekad neteica, cik tālu esam, jo mēs nezinām, cik tālu esam. Kas tev var notikt starp šo vietu un to vietu? Kas var notikt ar laika apstākļiem un straumi un dieva aizliegumiem? Tu esi apstulbis, kad nedomā. Tu varētu būt ieslodzīts visās šajās bruņās. Un Banija pieņēma lēmumu, nākot šim 3. rītam, ka es ciešu, un ka es turos pie robežas, un viņi teica, panāc, paskaties. Es pietuvojos laivā, un viņi teica, paskaties tur, un es redzēju gaismu, jo diena bija īsāka kā nakts, un es domāju, kā aust gaisma, un es redzēju baltas gaismas strīpes.
Es teicu, izskatās, ka drīz būs rīts. Banī teica, tā ir Key West gaisma. Tas bija vēl 15 stundas, kas daudziem peldētājiem varētu būt diezgan daudz. Jūs pat nevarat iedomāties, cik daudz 15 stundu treniņu peldējums es jau biju veikusi. Te nu mēs bijām. Un kaut kā bez lēmuma es vairs neskaitīju vēzienus, nedziedāju, necitēju neko, un universa parametri iegāja šī sapņa apcerē. Un kāpēc? Un kā un ko. Un kad man palika 60, tas nav pat par to, vai tu to vari paveikt. Tā ir ikdienas mahinācijas, tā ir disciplīna, tā ir gatavība, un tas ir lepnums. Bet es nolēmu domāt, ka tas ir par zvaigžņu sasniegšanu, un manā gadījumā tas bija sasniegt horizontu. Un, kad tu sasniedz horizontu, kā es esmu pierādījusi, to varbūt tu nenonāc, bet kāda iespēja izveidot raksturu un garu, tu sasniedz kādus pamatus, tu iegūsti spēju sasniegt šos horizontus. Un tagad krasts tuvojas, un ir tikai maza daļa manis, kas ir bēdīga. Episkais ceļojums būs galā. Tik daudz cilvēki nāk pie manis un saka, kas būs nākošais. Mums tas tik ļoti patīk. Tas nelielais velkonis datorā, kad tu taisies darīt vēl, mēs nespējam sagaidīt nākamo. Tie bija šeit 53 stundas, bet es tur biju gadus. Un nebūs cits episks ceļojums okeānā, bet svarīgi ir tas, ka ikviena mūsu dzīves diena ir episka. Un es varu jums pateikt, kad es izkāpu krastā, izstrēpuļoju krastā, un es tik daudz reižu ego veidā iztēlojos, ko es teikšu, pludmalē. Kad Banī domāja, ka man rīkle bija uzpampusi un viņa ņēma līdz ārstus laivā, lai pateikt, ka viņa ir nākamās 12 stundas sāls ūdens pakal sākumā, bet viss ir par to, ka savās halucinācijās es dzirdēju vārdu trahiotomija. Bet Banī teica ārstiem, es neuztraucos, ka viņi neelpos, es uztraucos, ka viņi nevarēs parunāt, kad viņi izkāps krastā. Bet patiesībā visas šīs runas, kuras es trenēju vienkārši, lai tiktu tam visam cauri, tāda paša peldēšanas treniņa motivācijai, tas nav tas. Tas bija ļoti reāls mirklis ar komandu. Mēs to izdarījām. Mēs. Un mēs nekad to neaizmirsīsim. Tas vienmēr būs daļa no mums. Un 3 lietas, kuras es izpļāpāju, kad to sasniedzu, bija nekad nepadodies. Es to dzīvoju. Kāda ir Sokrāta frāze? Un es neapstājos un neteicu nekad nepadodies. Es nepadevos, un aiz šiem vārdiem bija darbība. Otrais ir, tu vari dzīties pakaļ saviem sapņiem jebkurā vecumā. Tu nekad neesi pārāk vecs. 64, kad neviens jebkādā vecumā dzimumā nevarēja to paveikt. Paldies. Un trešā lieta bija, izskatās, ka visciešāk apņemšanās pasaulē dažādos veidos un citos veidos un vissvarīgākajos veidos ir komanda. Un ja jūs domājat, ka es esmu nešpatne, jums vajadzētu satikt Baniju. Kur tu esi? Lūk, kur Banijas stāv. Mans draugs. Un teiciens ir, kad tu sasniedz savus mērķus, tas nav tik daudz par to, ko tu iegūsti, kā tas, par ko tu kļūsti, to sasniedzot. Un es stāvu jums priekšā 3 mēnešos pēc peldējuma. Es biju Opras šovā, es biju prezidenta Obamas ovālajā ofisā, mani uzaicināja uzstāties īpašiem cilvēkiem, es esmu parakstījis līgumu par grāmatu. Tas viss ir lieliski, es to nenoniecinu, bet lepojos ar to, bet patiesībā es kustos tā gari, jo es esmu drosmīga.
Un es būšu tāda katru dienu, līdz pienāks laiks šīm dienām būt paveiktām. Paldies! Paldies! Thank you. 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 Atrodu ceļu!